Mēs tagad esam pavisam Čau. dzīvajā. Tagad es gribu paskatīties, tad varbūt varu tevi uzlikt kā galveno. Es no sirds atvainojos. Es tiešām nemāku neko tādu izdarīt. Viss kārtībās. Sveicināt visiem, kas pievienojās. Tūlīt mēs gaidām Kristiānu. Eva, tu vari jau sākt darīties, kamēr es šo tehnisko Čau visiem, un īstenībā pirms mēs sākam, es labprāt gribētu teikt, ja jums ir kaut kas, ko jūs vēlaties pajautāt, vai kādus komentārus droši var rakstīt, mēs labprāt vai nu atbildēsim, vai arī dosim kaut kādu savu komentāru vai skatījumu uz to. Tā kā jā, un mēs būsim šodien 3, jā, kur ir visi 3 cilvēciņi, Jānis un Kristiāna, čau. Jā, es domāju, tad mēs varam arī sākt un tādam ievadam varbūt īsumā, un es domāju, ja mēs esam no šiem kontiem vēlēt, tad jau mēs noteikti arī visi dosimies un piedalīsimies Eiropas parlamentu vēlēšanās. Varbūt kāds no jums vispār šodien bija vēlēt, bija no tiem 0,88% Latvijas iedzīvotāji, kas devās, bet jā, varbūt īsumā tāds personīgais ieskats, kāpēc jūs piedalīsieties vēlēšanās. Es šobrīd atrodos Zviedrijā, Stokholmā, tā kā vēlēšanas iecirknī man nebija iespēja doties, bet tieši šodien es nobalsoju pa pastu. Tā kā tiešām šodien ir tāda diena, ka biju gatava izdarīt savu izvēli, un ļoti ceru, ka arī mans pasta sūtījums ļoti veiksmīgi ar prioritāri nonāks līdz CVK un mana balss tiks ieskaitīta. Cerams, jā. Es esmu Londonā, tā kā man arī nevarēju šodien būt Latvijā nobalsot. Es pieteicos balsot pa pastu, bet man ir bail, ka varbūt neaizies līdz Rīgai laikā. Mana balss, tāpēc es iešu sestdien balsot uz vienu no iecirkņiem. Tad tu būsi Latvijā, ja? Nē, šeit. Es balsošu šeit vienā no iecirkņiem, jā. Wow, super. Es arī šodien nebiju balsot, bet es plānoju to izdarīt vai nu 6. vai nu 8. datumā. Tā kā jā, un es arī ceru, ka balss tiks pieņemta, varēšu ielikt savus plusiņus un mīnusiņus kā aktīvs pilsonis un izteikt savu gribu. Man liekas, tie tiešām ir milzīgi svēti, kad mēs varam iet un vēlēt un izteikt savu gribu. Mums ir tiešām partijas, par ko mēs varam arī balsot. Es gribēju piebilst, īstenībā mēs esam ļoti privileģēti, ka mēs varam iet nobalsot ātrāk un ka mēs varam iet balsot pa pastu. Jo man labākā draudzene, viņas ir no Slovākijas, un viņa aizbrauc atvaļinājumā. Viņa teica, ka viņa nevar nekādu nobalsot. Ne pirms, ne ārzemēs. Tā kā viņas balss nebūs. Tā kā mums labi. Diemžēl. Jā, Zviedrijā, man liekas, ir diezgan līdzīgs, ka esmu runājusi ar saviem kolēģiem. Laikam piekdien gan viņiem ir iespēja nobalsot iepriekš, bet varbūt tāpēc, ka arī vienam nav iznācis pieteikt atvaļinājumu. Neesmu dzirdējis, ka būtu tāda iespēja pa pastu balsot. Bet cerams, ka no šīs iespējas, ka mums tiešām mēs varam balsot iepriekš, mēs varam balsot pa pastu, tad arī tā atsaucība būs lielāka nekā iepriekšējās reizes. Un tas viss. Es varu jāatzīst, šis būs mans pirmās Eiropas parlamentu vēlēšanas, kad es drīkstu balsot. Tā kā esmu ļoti excited par to visu. Un jā, bet es domāju, mēs varam arī turpināt tādu nelielu ainu no jūsu puses. Kādu varbūt nozīmi, jūsuprāt, Eiropas parlamentu vēlēšanām šobrīd ir un kā tieši šī pašreizējā situācija, kas ir ne tikai mums tāpat karš Ukrainā, bet vispār kopumā pasaulē varētu ietekmēt vēlēšanas. Protams, mēs neesam pārēģi, mēs nezinām, kas un kā būs, bet kā varbūt jums ir kaut kāds tāds gaidas vai idejas, kā tas viss varētu būt. Jāni, Kristiāna noteikti sāc. Es sākšu. Labi, šis mans tie tāds personiskais viedoklis, bet tas, ka es esmu sekojusi līdzi vispār, kas šobrīd Eiropā notiek un kur ir tie politiskie spēki, kas ir, šobrīd līderi pozīcijās ne tikai Latvijā. Man liekas, šis būs ļoti interesants vēlēšanas un rezultāti.
Jo no vienas puses mēs, manuprāt, esam diezgan pieraduši pie ārējo robežu situācijas un pie tā, ka šobrīd norisinās šī kara darbība Ukrainā un arī citvieta pasaulē salīdzinoši diezgan tuvu notiek mums aktīva kara darbība, bet tas nav tepatās. Tāpēc cilvēki tiešām, es domāju, ir diezgan pieraduši, un tajā pašā laikā tas, ko mēs varam redzēt Eiropā, ir tas, ka pieaug ļoti far right, tā teikt, spēki un gan Francijā, gan Itālijā, un tad ir jautājums arī par Vāciju. Šīs partijas, tā teikt, ir līderu pozīcijās, un tāpēc man liekas būs ļoti interesanti tādā tiešām Eiropas līmenī apskatīties, kā tad šīs partijas, kuras būs tās, kuras uzvarēs Eiropas parlamentu vēlēšanās, un, manuprāt, pats interesantākais posms būs tad, ka viņi veidos šo te koalīciju jau Eiropas līmenī un redzēt, kā viņas sadarbojas. Arī gatavoties šodienas sarunai, paklausījos, ko runā vācu mēdī, kādas ir Francijas mēdī šīs te politiskās analīzes. Un tad, lai gan, tā teikt, lielākā daļa partiju ir tas far right, tomēr viņām nav bijusi šāda iespēja, vai teikt, drīzāk prasme sadarboties līdz šim, un tās ideoloģijas arī ir diezgan dažādas, bet tomēr, jā, tad viņam tiek garantēts diezgan, tā kā apsolīts pēc šiem te aptājām diezgan daudz vietas parlamentā, nu tur redzēsim, ja tas arī tā notiks, un mūsu pārējie Eiropas Savienības valstu pilsoņi tā arī nobalsos, tad es domāju, ka ļoti daudz lietas varētu mainīties, īpaši, kas attiec, manuprāt, uz tā saucamo Eiropas zaļo kursu. Man tas skatījums varbūt drusku citādāks. Es dzīvoju ārpus Eiropas Savienības. Tā kā kāpēc man iet balsot, ko man tas nozīmē, kā visi atceras 2016. gadu, kā vēstures lapusais ļoti traknu gadu. Bet man tas vairāk saistās ar saikni ar Latviju un Latvijas vietu Eiropā. Un tas, ko Kristiāna tu teici arī par šīm galējām partijām, ka tās pieņemas spēkā. Man liekas, daudziem Eiropas Savienība varbūt ir tā kā kaut kas tur tālu Briselē notiek, bet vienmēr tas bija kaut kas, it kā jau mums labāk paliek, ka vienmēr tas tā ir. Bet man liekas, šis ir viens no tiem brīžiem, kad tiešām kaut kas var fundamentāli mainīties. Un tāpēc es gribu iet balsot, lai noturētu šo patstāvību, mieru, ko mēs pasies, ka tev ir pirmās vēlēšanas. Es piedzim arī 90. Es jau neko pirms neatceros. Es atceros dzīvi vēl pirms Eiropas Savienības, bet man liekas daudziem jauniešiem tas ir tik pašsaprotami, un tad varbūt ir grūti saprast šo vēlēšanu nozīmību. Bet man arī jāsaka, es sekoju politikai, es agrāk izstudēju politiku, tā kā mans tas redzējums varbūt nav kā, es nezinu, kas būtu jauniešu ekvivalents Tantei Bauskā vai onkulim Dublinā, es nezinu. Jā, tāpēc es domāju, ļoti interesanti īstenībā būs redzēt, par ko tieši jaunieši ir balsojuši gan Latvijas kontekstā, gan vispār Eiropā. Jo arī man pašai dzīvoja tādā noteiktā burbulī, kur visiem interesē politika, kur vispār to diskutē, uzreiz ir tā citādāk, bet paskatoties uz statistikas datiem, kad īstenībā parādās īpaši jaunajās personās, kad ir ļoti polarizēti uzskati, vai nu tiešām ir ļoti galēji labējs vai ļoti galēji kreis. Un tad skatīties, kā tas viss tur strādā un parādās, bet noteikti, jā, vairāk būs labējākas partijas, lai gan tas ir skatoties no viedokļa to, ka mums tiešām ir blakus kardarbība un citi konflikti pasaulē, pārsvarā jau sabiedrības tomēr kļūst nedaudz nacionālāks un labējāks, tā kā, tas bieži vien arī ar to skaidrojas, bet būs tiešām ļoti interesanti skatīties, kā pēc tam, kas tiek ievēlēti, kā pēc tam viņi, kurās partijās darbojas un kā tas viss būs, un vai tiešām būs ļoti polarizēts, un jo ir polarizēts, tad nevienmēr ir viegli kopā strādāt. Tā kā jā, bet
Jāni tikko minēja par to, ka bieži vien mums šķiet, ka Eiropa ir kaut kur tālu, un īstenībā arī, piemēram, kad es aizbraucu uz kaut kādiem reģioniem, lai runātu, tad ir tā, ka ir Latvija, tad kaut kur tālu ir Rīga, visticamāk, un tad Brisele, tas ir vispār kaut kur super tālu. It kā mēs zinām, kad ir kaut kāds, tur, es nezinu, Eiropas parlaments vai Eiropas institūcijas, bet tas nekādā veidā mūs neietekmē. Un reti, kad mēs tiešām apzināmies, ka kaut vai vairāk nekā 80% likumi, kas ir Latvijā, ir būvēti vispār uz Eiropas Savienības regulām un citiem normatīviem aktiem. Tāpēc, jā, varbūt gribēju uzjautāt, kas varbūt ir jums tie piemēri, kur Eiropas Savienības likumi tiešām ir ietekmējuši mūsu ikdienu, ka tas tiešām ir kaut kas reāls, nevis kaut kur tur tālu Beļģijā notiek. Kurš? Jānis tagad, jā? Okay, Zini, kā ir īsti, tā kā tu minēji ļoti daudzi likumi un normatīvie akti, jo savsā valodā teikt, tik daudz, kur jāharmonizē. Man liekas, mēs trīs nesam tā labākā sarunas grupa, jo mēs varam runāt šādos savos terminos, bet tik daudz, kas nāk, teiksim, no augšas, ka ir grūti īstenībā atšķirt, kurš no likumiem nāk no Briseles un kurš ir tā kā no mūsu pašu saimnes radīts. Bet man liekas, tie skaļākie piemēri un arī varbūt vispopulārākie labā ziņā ir bezmaksas tā kā dati, ka nav jāmaksā pārobežu dati. Tas, man liekas, ir skaļākais. Un nu pat kas tagad arī tūlīt ienāks, ir vienotie lādētāji, kas man šķiet īstenībā drusku dīvaini, jo kaut kā manā bērnībā vienā brīdī visiem telefoniem bija vienādi lādētāji, kaut kā 2007. Kaut kad visiem bija vienādi, tad visi sagāja, katram telefonam bija cits lādētājs, un tagad atkal mēs esam pie viena atkal nonākuši. Man liekas, tie ir tie divi, kas varbūt nāktu, un manā, varbūt drusku profesionālā jomā es nodarbojos ar informācijas drošību. Es ļoti daudz dzirdu arī par vispārējo datu drošības regulu, tā kā GDPR, viņi to vislabāk, laikam, Latvijas arī zina, ka uzliek lielos sodus lielajām kompānijām. Tad tā kā tas ir arī par to daudz dzirdu, ka tas nāk no Eiropas Savienības. Jā, noteikti, jā. Es arī ārkārtīgi priecājos par to, ka es varu ceļot un lietot savus mobīlos datus un nemaksāt par to vairāk. Un, protams, arī lēdētāji, jā, un tagad ir šis jau spēkā tiešām par personīgiem datiem, ko es īsti nekad nebiju tā ļoti pamanījusi, bet arī to ikdienā vajag pamanīt. Man ir viena kolēģe, kura ir pasniedzēja Vašingtonas universitātē, un viņa bija rakstījusi rakstus, un viņa man bija atsūtījusi, lai es tos rakstus izlasu. Ja man interesē, protams, un es uzspiedu, un īstenībā mēs nevaram atvērt tagad dažādas arī lapas, tieši tāpēc, ka viņiem ir citādāks regulas, kā viņi apstrādā mūsu datus. Un tad, jā, tas bija tāds, ka es domāju, jo iepriekš es viņus varēju atvērt tās saites, un tagad vairāk kopš ir šīs jaunās regulas, es nevaru vairāk atvērt. Tā kā jā, bet tagad vārds Kristiāna tev. Jā, es domāju, arī ļoti labs piemērs ir tas, ka Jānis atrodas šobrīd Londonā un es atrodos Zviedrijā. Un es no Zviedriju pārveicos pagājušā gada pašās beigās. Un, ja tu skaties, kāds tas process, kad es izvēlējos savu karjeru papildināt ar ārzem pieredzi savā lomā, man pārvērties ir ļoti viegli. Dabūt pieregistrēties Zviedrijā kā nodokļu maksātājs, kā Eiropas pilsonim, man nav ilgi jāgaida rindā, kā es, piemēram, zinu, mani kolēģi no visas pasaules, viņi dažreiz gaida 6 mēnešus, lai dabūtu dokumentus sakārtotu. Man tas bija 2-3 nedēļas. Un man nav nepieciešama ne vīza, ne nekādi citi papildus. Man nav jāveic nekādi citi papildus soļi, lai es varētu šeit pārvērties, strādāt, gūt savu pieredzi. Jā, tev droši vien tagad ir vīza, vai ne? Pēc Brexit. Nē, es paspēju ielikt pēdējā Brexit vilcienā, ka es vēl biju tajā pārējais periodā, un man jau kāds laiks viņš ir šajā valstī tā kā. Bet, godīgi sakot, arī tā ir tā viena no tām lietām, arī, ko mēs uzaugām tik pašsaprotam, ka var pārvākties, var studēt. Erasmus, man liekas, arī vēl viena lieta, ko var pieminēt, visiem daudz zinām. Bet jā, ja es būtu pārvācies pēc šī pārējais perioda, es droši vien nevarētu pārvākties, jo tie noteikumi ir daudz striktāki un daudz grūtāki. Jā. Tā kā izbaudi, ka tu vēl esi Eiropas Savienībā. Jā,
līdz ko ir, protams, vīzas, tad katrai valstī ir dažādi noteikumi. Ir kaut kāds minimālais ienākuma līmenis, kas tev ir jābūt, un nevienmēr, piemēram, īpaši jaunam profesionālim, nevienmēr pirmajā darbvietā, ja tu vari dabūt šos minimālos ienākumus, kas rada tādu papildus slogu, varbūt ne, bet drīzāk tādu spiedienu. Ko man darīt, kā man dabūt šos ienākumus, ja es tiešām zinu, ka es gribu būt šo pieredzi tajā valstī attīstīties. Man liekas, tas tāds ļoti, ļoti spilgts ikdienas piemērs, bet ja mēs arī varbūt atkāpjamies mazliet no tādas ikdienas personiskās dzīves, bet mēs paskatāmies uz, piemēram, uzņēmēju darbību, vienotais tirgus, kas ir noteikti liels pluss Eiropas Savienībai. Kas ir vienotais tirgus? Es zinu, kas ir vienotais tirgus. Eva zina, tu zini. Bet ko varbūt mūsu skatītāji, kas nozīmē vienotais tirgus? Tas pēkšņi taitos kā eksāmenē. Es iedomājos, ja es nesnēdu, es iedomājos droši vien kaut kādu groziņu, vienu lielu vienotu grozi, un es eju uz tirgu iepirkties. Es gribu bildi pēc šī, kā teiks tirgi iepirkties, un saliec ar Eiropas karodziņiem. Bet jā, Eiropas tirgus maksimāli vienkāršēt, neieejot nekādās detaļās, nozīmē to, ka mums ir vienota šeit nodokļu sistēma Eiropas Savienībā ražoti produkti, muitas nodokļu sistēmu precizēšu, ja tiek importētas kādas preces no ārpus Eiropas Savienības. Eiropas Savienības ietvarā mūsu ražotās preces var brīvi pārvietoties, tas nozīmē, ka viņas var tikt brīvi, tikt tirgotas citās Eiropas Savienības valstīs bez bažām, ka tāpēc, ka tās ir ražotas tieši Latvijā, un, piemēram, tiek eksportēts uz Franciju, viņām būtu nelabvēlīgāks kaut kādi tie noteikumi vēl tieši realizācijā, vai mūsu ražotājiem būtu lielāks nodokļu sloks. Tā varētu arī turpināt, kā arī, kas ir, ja mēs runājam par vienoto tirgu, tas nozīmē, ka mēs skatāmies tomēr vienoti, kā Eiropa attīstās ekonomiskā izaugsmē. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies, kā ierasti GDP katrai savai valstī, cik katra valsts ir bagāta, mēs arī skatāmies Eiropas līmenī, un mēs plānojam, kas ir tās preces, kā mēs viņas ražojam, kas ir strateģiski nepieciešams Eiropas līmenī. Un es domāju, ka ir cilvēki, kuri varbūt atceras, bet es visu laiku tagad biju domājis, ka Jānis sako mūsu bērnībām, ka mēs izklausīsimies ļoti veci, bet šis ir laikam piemērs, ka mūsu bērnībām cukurbietis, kad mums iesaistīties Eiropas Savienībā, mēs pārtraucām, tāpēc, ka vienotais tirgus skatāmies, kas kopumā ir izdevīgāk. Ja vēlaties papildināt. Es arī gribēju teikt, jā, ka šis vienotais tirgus ne tikai attiecas uz pašām precēm, tie paši pakalpojumi, un tas ir lielākā spektrā, ne tik tā, bet jā, bet tā ir, tiešām ir šie vienotie noteikumi, lai gan, protams, sadardzinājums ir, bieži vien, kad mēs runājam, kāpēc viena prece ir lētāka, es nezinu, vai Polijā vai Vācijā, bet, piemēram, šeit ir dārgāk, tad, tomēr cena arī rēķinās no attāluma vispārējais, bet tas uzreiz nenozīmē, ka ir šie dažādie noteikumi, jā, un varbūt vēl ir kaut kas, jā, es beidzu. Piekrist tiešām arī par ceļošanu, ne tikai, lai ir ilgāk uzturētos, bet ir ļoti vienkārši aizbraukt ceļojumus. Es nezinu, man ir kaut kādas konferences vai darbs, es aizbraucu, ātri izēju muitu un vispārējais es tieku, tā kā tiešām nav jāgaida rindās, bet es biju tā kā tāpat ASV kādu laiku vai Japānā un visur citur, tad tur ir jāgaida šis process, tev ir jāiet pārbaudas un tā kā tas process kaut kādā lidostā šeit. Es bieži vien, kas kaut kur aizbrauc, es pat īsti nejūtu, ka esmu kaut kur citur, tas ir tāds ātrs process, kā tas viss notiek, un
bieži vien tiešām mēs to nenovērtējam, ne tikai tāpēc, ka mēs esam piedzimuši jau tad, kad salīdzinoši brīvā laikā es gan piedzimu pirms mēs bijām Eiropas Savienībā, bet, principā esmu uzaugusi ar to, kad esam Eiropas Savienībā, un tas bieži vien tiešām mēs arī dzīvojam tajā savā burbulī vai tikai Eiropā, un mums šķiet, ka tā kā kad pasaule ir bišķiņ citādāk. Bet, atgriežoties vairāk pie vēlēšanām un tām lietām, tad pašlaik Eiropas parlamentā darbojas 706 deputāti, un no Latvijas ir 8 deputāti, bet no jaunā sasākuma būs 720 deputāti, un no Latvijas mēs ievēlēsim 9 deputātus, pēc šiem jaunajiem aprēķiniem, kas ir noticis. Un tad, skaits 720 deputāti ārkārtīgi daudz, un 9 deputāti no Latvijas šķiet ļoti maz, un tad kā jums šķiet, vai Latvija vispār kaut ko var ietekmēt, vai šiem 9 deputātiem ir kaut kāda balss, vai vispār, kāpēc mums tiešām iet un balsot par šiem 9 deputātiem? Vai Kristiāna tev uzdošu vārdu? Jā, es jau tā domāju, ka mēs tā sarunājam. Jā, tātad, vai Latvijas deputāti var kaut ko ietekmēt? Pavisam nesen man šeit Zviedrijā bija saruna ar profesoru Žanti Ozoliņu, kur mēs arī apskatījām tieši šo jautājumu. Arī e-vēlēšana kampaņas ietvaros. Protams, tikai un vienīgai vēlē kampaņas ietvaros. Bet, ko mēs secinājām, ka visi ir ļoti, ļoti atkarīgi no deputāta. Ja deputāts iet, viņi zina, kā izmantot šo profesionālo tīklošanos, profesionālo networkingu, ja ir konkrētas lietas, uz ko fokusējas, jā, Latvijas pārstāvja Eiropas parlamentā, un es teiktu arī Dombrovska gadījumā Eiropas komisijā spēj ietekmēt. Jautājums ir, vai ka mēs piedalāmies vēlēšanās, vai mēs atdodam savas balsis tiešām par cilvēkiem, ko mēs ticam, ka būs spējīgi aizstāvēt Latvijas intereses, strādāt vienotas Eiropas idejas vārdā un izmantot šīs iespējas, kas viņiem tiek dotas. Un tas ir, protams, cits jau jautājums par šo kandidātu profesionalitāti, par šī kandidātu prasmēm un gatavību strādāt Eiropas parlamentā, bet, ja proti izmantot iespējas, Latvijas deputāti arī var ietekmēt rezultātus. Es varu tikai piekrist, ka tas ir atkarīgs no cilvēku, un kurš tad cits pārstāvēs Latvijas intereses, ja ne šie 9 deputāti? Katra valsts iegūs vienu komisāru neatkarīgi, tā kā tur ir zinām vienlīdzība tādā ziņā, ka katrai valstī savs komisārs. Un, lai gan arī tur ir atkarīgs, kurš ir spējīgāks un līdz ar to arī tiek kaut kādā augstākā amatā vai kādā nozīmīgākā, saņem kādu nozīmīgāku portfeli. Bet es piekrītu, ka tas ir Eiropas parlaments ir liels, kā tu minēsi, būs 720. Tas sastāv no vairākam partiju grupām. Lai spīdētu un būtu pazīstams un zināms ar ietekmi, tur ir atkarīgs daudz no cilvēku. Un man liekas, ka varbūt tā valsts piederība tur tādā ziņā varētu būt sekundāra. Un es domāju, ka ir zinām priekšrocība tiem, kas jau tur ir bijuši un zina, kā pa šiem gaitiņiem staigāt un pie kurām darbiem klauvēt, bet es nedomāju, ka tas būtu visnozīmīgākais faktors ejot balsot tikai tāpēc, ka kāds tur ir bijis cik gadus, ka viņi ir spējīgi mūs aizstāvēt, mūsu intereses aizstāvēt labāk nekā kāds, kurš tur nav bijis. Šo diskusiju ar Ozoliņas kundzi, jo mēs runājam, ka cik labi īstenībā ir iespējas arī veidot šo profesionālo networku Eiropas līmenī tieši no nevalstisko organizāciju puses, jo tomēr nevalstiskās organizācijas un arī citas organizācijas Eiropas parlamentā ļoti aktīvi darbojas, tātad lobēšanas ietverā, kur viņi arī var aizstāvēt savas intereses, viņi zina jau to procesu, tāpēc varbūt skatoties uz kandidātu un kandidātam, mums kandidāts liekas simpātisks, mēs piekrītam programmai,
Bet varbūt neskatāmies tikai tad uz šo pieredzi, vai ir parlamentā vai nav, jo tas nozīmē, ka, ja mēs skatītos tikai uz iepriekšējo pieredzi, neviens jauns arī parlamentā neienākt, un tad mēs atrastos vienā brīdī, ka mums vairs nav viena, kas būtu spējīgs strādāt, bet jā, skatāmies arī uz kopējo pieredzi. Bet, Jāni, tu man mazliet tā kā iemeti prožektoru gaismā ar jautājumu. Es tev arī iemetīšu prožektoru gaismā ar jautājumu, kas ir tīs grupas, ko tu mini? Jā, paldies. Ne, es zinu, ka mēs ir izslēdz, ka mēs šo jautājumu sarunājam, bet mēs šo jautājumu nesarunājām. Mēs neviens jautājums nesarunājām. Ja es gribētu tā ļoti vienkārši stāstīt, ir, ka, ja mēs domājam par mūsu saimu, un tur ir vairākas partijas, no kurām tu ievēlē noteiktus deputātus, tad arī tagad Eiropas parlamentā mēs balsosim par noteiktām partijām, bet tas ir vieta tā kā jau Eiropā pāries nākamajā līmenī, jo Eiropā nav 16 saraksts, kas mums ir Latvijā. Eiropā ir citas partijas. Taču tās savā starpā vai nu draudzējas vai nedraudzējas kaut kā pieslienas kādam ideoloģiskajam blokam, ja kaut kādai savai draugu kopai. Un tad partijas, kas ir draudzīgas savā starpā, apvienojas zem vienas lielākas partijas, citas, kas ir draudzīgas savā starpā, apvienojas ar citas partijas karogu vai apvienību. Un ir arī tādi, kuri nedraudzējas ar nevienu, un tad viņi tur ir vieni paši savā nodabā, teiksim tā, vai arī kurus neviens neņem tajā lielajā partiju grupā. Jā, tas varbūt pēc izspēles, vai arī citi ir bijuši tādi, kurus nekur neņem, un tad viņiem jābūt pašiem par sevi. Un tad līdz ar to tās lielās partijas, tās partiju grupas, tad veido vai nu koalīciju, vai nu, ja viņam ir pietiekami daudz balsu, tad viena partija grupa var vienkārši pārvaldīt Eiropas parlamentu vairākumā. Jā, un tad ir šīs jau esošās partijas, bet tās partijas, protams, arī var mainīties laika gaitā, vai nu izzust, vai nākt kādi jauni, un tad ir ir šīs Latvijas partijas, un tad, šie cilvēki, tad, vai nu jau partija ir daļa no Eiropas partijas kādas, vai, tad viņi, tur aiziet un darbojas, bet ir ne tikai šīs partijas, bet ir tās pašas darba grupas, un jāsaprot, ka Eiropas parlaments ir diezgan sarežģīta struktūra, un vispār runājot arī par šo Latvijas iesaisti. Bieži vien mums ir grūti, es nezinu, vai nu ģimenes starpā vai draugu starpā, es nezinu, vienoties, vai nu kur braukt, vai nu ko darīt, tad tie sarežģījumi kopumā vienoties 720 deputātiem par kādiem jautājumiem no dažādām valstīm ar dažādu pieredzi, vēsturi, kultūru, tas tiešām ir sarežģīti, bet es domāju, ka viss ir iespējams, un kā jau iepriekš minēju, tiešām daudz, kas ir atkarīgs no pašas personas, no pieredzes, un kāds ir šis vispār angļu valodā network, bet latviski šis tīkls, kas ir un ko var darīt, bet tāds praktisks, pirms arī, kur Latvija ir daudz ko darījusi, ir mums tāpat būvējas Rail Baltica, piedāvāju, kad bez iesaistas un šīs darbības gan jau, kad arī nekas nenotika, bet tāpat arī tiešām deputāti aktīvi darbojas īpaši ar zaļo kursu. Tagad skatīsimies no jaunajām vēlēšanām, kas notiks ar zaļo kursu, vai nu to reformēs, vai kas tur notiks, bet tiešām darboties un ir iespējams. Cilvēki, kas domā līdzīgi, lai kaut ko tiešām stiprinātu, bet, es domāju, ka tiešām ir viss iespējams, bet, es gribētu uzdot tad arī nākamo jautājumu, tā kā ir šīs vēlēšanas, tad kā un vai partijas solījumi vispār var tikt pildīti Eiropas parlamentā, jo ir, protams, solīt var daudz, gribēt solīt arī var daudz, bet vai tas realitātē vispār tā var būt? Jā, tagad Jāni tev. Labi. Jā, tāds ir tas maģiskais priekšvēlēšana laiks, ka var solīt visu kaut ko. Var tiešām stāstīt, un ja mēs tā ļoti, varbūt, skarbi sakām, tad kad tik lai nobalso? Vienalga sasolīšu ar ko, kad tik nobalso. Jo, man liekas, daudziem arī tāda sajūta, ka tu ievēlē tos cilvēkus Eiropas parlamentā, viņus 5 gadiem pazūd. Un tikai pēc 5 gadiem viņi atkal uzpeld. Kā nāriņas uzpeld un grib atkal nozajot tavas balsis. Jā, es piekrītu, Eiropas parlaments ir sarežģīts, Eiropas Savienība ir sarežģīta, un tādam vidējam cilvēkam tiešām saprast, bet ko nolēma Eiropas Savienība, ko nolēma Latvija, ir
ir grūti izsvērt, un es saprotu, cilvēkiem jāpieņem lēmumu ikdienā, viņiem nevienmēr ir laiks, un... Viņi nevar būt tā kā mēs. Jā, nevar viss tā sēdēt Instagram laivos un runāt par vēlēšanām. Man liekas, es zinu, ko es skatos, liels fokus ir par drošību. Un man liekas, ka tas varbūt izlabojiet man, ja es arī kaut ko nepareizi esmu sapratis, bet Eiropas parlaments īsti par drošības jautājumiem, tā nav tā top prioritāte, tā top lieta, par ko Eiropas parlaments var lemt un kā to... Es šeit varu piebilst, teorētiski tā nav, bet arī laika gaitā šīs prioritātes ir mainījušās. Kādreiz Eiropas parlamentā liels uzsvars bijis lauksaimniecība, tagad lauksaimniecība cenšas nodot nacionālajiem parlamentiem, tā kā šīs prioritātes var mainīties, bet principā drošība, vairāk kas saistās ar ekonomisko drošību, tas ir Eiropas parlamenta jautājums. Eiropas parlaments var veidot noteiktu šo drošības tīklu, kur mēs ražojam infrastruktūru, mēs cenšamies pielāgot šo infrastruktūru, vai arī, tagad ir runa par pretgaisa aizsardzību. Šie ir šā vai tā ekonomiski jautājumi, par ko Eiropas parlaments teorētiski var lemt. Runājot par militāro, kas ir vairāk tieši par karavīriem, par kopējo Eiropas armiju, šāds pilnvars vēl Eiropas parlamentam nav. Bet Eiropas parlaments nav vienīgā institūcija, kas darbojas Eiropas Savienībā, tāpēc tur tas viss arī ir nedaudz sarežģītāk. Bet primāri tie ir ekonomiskie jautājumi, tas var saistīties arī ar drošību. Līdzīgi kā, piemēram, migrācijas gadījumā tā ir drošība, bet tajā pašā laikā tā ir arī ekonomika un tā. Tā tāda maza piebildība. Es gribēju, jau ir tik sarežģīti, ka tas ir tā netiešā drošība. Jo man liekas, it sevišķi Ukrainas kara kontekstā, ja mēs runājam par drošību, uzreiz ir domas tā kā ļoti brutāli par ķiverēm, šautenēm un tādām lietām, bet tā tiešām nav šajā gadījumā. Tā kā es varbūt mestu akmeni partiju, sarakstu lauciņā teikt, ka likt lielo kaut kā drošību vai par kaut ko tādu, tas varbūt nav tik pareizi tādā ziņā, un varbūt tur vairāk jāskaidro, bet kā jau ir sarežģīti. Bet un arī... ir šis skaidrojums, tad ir tā sarežģītība un cilvēkiem, kuram patīk. Jā, tāpēc man viegli kritizēt no malas, tā kā. Bet es domāju, kad es uz tiem solījumiem skatos drusku ar tādu skepsi. Es programmas paskatos un palasu, ko partijas un saraksts piedāvā vairāk. Es tomēr, ja es veidu savu izvēli, skatos par tām vērtībām, par ko iestājas konkrētais saraksts, vai tas ir kaut kādā saskaņā ar tā, ko es domāju. Nav ideāls partijas, nav ideāls saraksts. Man ļoti patika, kad mēs arī taisījām vēlēt pirms Saeimas vēlēšanām. Un bija cilvēki teica, bet tā partija, tur viens cilvēks, kas man nepatīk, vai otra partija pilnīgi šķērsām. Man patīk viens salīdzinājums, ka kaut kāda noteiktā partija ir kā autobus. Ne obligāti tas autobus tev aizdīs līdz tavam galamērķim un pievadīs tev pie mājām, bet vismaz tev aizdīs kaut kur tuvāk tajā virzienā, kurā tu vēlies doties. Tā kā man liekas, būtu partija, kurai 100% piekrist būtu tā, kur es pats uzstājos un pats nodivinu. Tā kā šajās vēlēšanās izlēmšu kādu, kas ir, es zinu, slikti jau teikt, tas mazākais ļaunums. Tas tā negatīvais skats, bet kaut kāds tas autobus, kas man tuvāk aizved pie manām mājām. Kristiāna, tu gribēji teikt, es tik daudz ļāpu. Nē, man liekas ļoti svarīgi pieminēt tiešām, ko jūs jau arī teicāt, bet citiem vārdiem. Manuprāt, ļoti daudz partijas neapzinās, kādas ir Eiropas Savienības kompetences un kas viņām nāk pa labu. Diemžēl arī, ja tu papildus pats nemeklē, vai tieši kā mēs esam cilvēki ar vismaz politikai, diplomātijai pietuvinātām izglītībām, un mums tas interesē, mēs kaut ko esam mācījušies papildus, tā teikt, pēc tam pašam minimumam. Arī vēlētāji nezin, kas tad īsti ir šīs Eiropas Savienības kompetences, un tad līdz ar to ir diezgan viegli apmānīt šo vēlētāju ar solījumiem, ar jautājumiem, kas viņiem ir svarīgi, bet, diemžēl, šie jautājumi nebūs tie atrisināmi Eiropas parlamentā vai caur Eiropas parlamentu
nākamajās institūcijās. Protams, kā jau arī Eva, tu minēji, ir lietas, kas mainās. Ir lietas, kur valstis var vienoties, piemēram, krīzes situācijās, kad viņas strādās kopā, lai gan līdz šim tas varbūt nav bijis tas jautājums, bet atkal tad ir tas jautājums, kā viņi strādās kopā, un tad, ja ir šīs te neordinārās situācijas, ja mēs tā varam saukt, tad ir jābūt šai dalībvalstu gribai. Tāpēc es varbūt mazliet oponēšu Jāni, kad šie drošības jautājumi varbūt viņi ir pārspīlēti, ko Eiropas parlaments dara, bet, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, kad tieši Latvijas pārstāvji virza to, ka mums ir jādomā šajā virzienā, jo lielākais, varbūt, instruments, kas šobrīd Eiropas Savienībai kopumā ir, lai stiprinātu mūsu ārējo drošību tieši no militāra skatu punkta, ir šīs sankcijas, un ir jāspēj aizstāvēt un vienoties par nākošajām sankciju paketēm, kas ir tas, kādas šīs sankcijas būs. Manuprāt, Latvijas parlamenta pārstāvjiem, Eiropas parlamenta topošiem pārstāvjiem šī ir īpaši svarīga loma, lai viņi to apzinās un viņi ir spējīgi to izdarīt. Jo tradicionāli arī, kad mēs vēl bakalaurā studēju, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, tas bija diezgan tradicionāli. Baltijas valstis, tur Polija saka, ziniet, nav tas lielais kaimiņš, kas mums ir, nav tas baigais draugs. Un tad bija Eiropas tie rietumi, ziniet, ko tomēr būs mutētē. Un tad notiek šis iebrukums 22. gadā, un tad mēs varējām pateikt, ziniet, mēs jums teicām. Bet tas ar to neapstājas. Un mums arī ļoti, ļoti nenogurdinoši jāiet un jāstāsta. Mums ir visās iespējamās veidos jāatgādina to, ka mums ir par to jādomā. Jā, tā nebūs arī tas, ko Eva pieminēja. Mēs droši vien nedomājam par Eiropas armiju. To, kad Eiropai tagad būs, kā mums ir nacionālajie bruņoties spēki, būs Eiropas nacionālajie bruņoties spēki, bet tomēr šie drošības jautājumi paliek arvien svarīgāki. Tas, kas mani varbūt visvairāk apbēdina, lasot programmas un skatoties, kas ir šie solījumi, ir pilnīgas aplamības, kā piemēram viena partija bija savā programmā uzrakstījusi par to, ka Latvijā lauku bibliotēkās notiek grāmatu dedzināšana, jo Eiropas Savienība pieprasa digitalizāciju, vai arī to, ka Eiropas zaļais kurs ir saistīts ar pūdras izmantošanu mūsu piemājas dārziņa apmēslojumā. Es teiktu tā, kas diez vai būs tiešām jautājumi, ko Eiropas parlaments risinās, vai kas ir saistīts ar Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments diez vai kādai valstī teiks, ziniet, ko tagad teidzināsim grāmatas. Tagad reversā renesansē veidojam tumšos viduslaikus un teidzinam grāmatas. Tā tas noteikti arī ir, bet es vēlējos atgādināt tie cilvēki, kas klausās, ja jums ir kāds jautājums vai komentārs, droši varat rakstīt un tā, bet jā, atgriežoties tieši pie solījumiem, es pat arī pārsvarā analizēju partijas pēc to ideoloģijām vai pēc to dienas kārtību, ja nevienmēr, piemēram, Latvijā šīs partijas nav tik ļoti ideoloģiskas, lai vairāk mēs strādājam tieši ar dažādiem dienas kārtības jautājumiem, bet esmu skatījusies vairāk šīs debatas, kas bija Latvijā, un tagad bija, vakar bija debatas, būs arī rīta, bet ļoti interesanti, kā skatīties, kā arī šie deputāti, kur vēlas tikt ievēlēti runā, un tad viena no tām tiešām ir tā problēma, kas, protams, ir saprotama, bet ir šī ļoti vienkāršotā pieeja pie problēmu risināšanas. Es pilnībā saprotu, kāpēc viņi to saka un vispārējais, bet jā, kad piemēram min drošību. Man pašai es vairāk koncentrējos tieši uz drošības jautājumiem, gan darbā, gan izglītībā. Un tad
drošība ir tik daudz šīs dimensijas, ir pārtiks drošība, ūdens drošība, ekonomiskā drošība, ir tik daudz šīs dimensijas, un mēs runājam tikai par drošību, tad tas arī ir, pārāk plaši, un no vienas puses absolūti to, kad mēs nodrošināsim drošību, tad beigās jau, protams, var atskaitīties, nezinu, mums uzlabot pārtiks kvalitāti, tā ir pārtiks drošība, bet, bieži vien mēs tiešām ļoti vienkāršot to visu skatāmies, vai arī tādās, jau galējās versijās, piemēram, kad es zinu, ka pēdējās debatas bija par šīm sfērām, par ko vairāk Eiropas parlaments atbild. Kāda partija, es nezinu, vairāk pateiks, ka jāvarbūt Eiropas parlamentam tur ir jāvelem vairāk par noteiktu lietu, un tu būs tāds, to atbalsta federācija un tā tālāk. Šīs lietas nav tik vienkāršas. Lai uztaisīt Eiropas federāciju, tas nav viens lēmums, un tas neprasa vienu nedēļu vai līdzīgi, kad mēs strādājam ar drošības jautājumiem. Tas ir daudz sarežģītāk nekā to bieži vien mums pasniedz. Un, arī, piemēram, Ukrainas gadījumā, tas, ar ko īstenībā Latvijā saskarās, es 110%, protams, atbalstu Ukrainu, bet bieži vien arī partijas saka, ka tiklīdz mēs atrināsim šo jautājumu, visas problēmas atrisināsies. Arī tā tas gluži nenotiek. Starptautiskā politika ir ļoti sarežģīta, un tur darbojas ļoti daudzi aktori, un tas, protams, mums ir svarīgi, un tam ir jābūt svarīgi, un Ukrainai ir jābūt daļa no Eiropas Savienības, bet uz problēmām tiešām, manuprāt, būtu vērts skatīties daudz dziļāk un padomāt arī no ilgtspējas puses, jo bieži vien šie solījumi ir ļoti īstermiņā, vai arī, tiešām kaut kas vienkāršs, un tā, bet, realitātē tas tik vienkārši nenotiek, tāpat Eiropas parlaments ir daļa no visām Eiropas Savienības institūcijām, ir tāpat komisija un viss šīs citas lietas, tā kā jā, bet mums jau laiks sāk tik ātri iet tik ātri uz priekšu, kad varētu runāt, bet jā, klausītājiem jums tiešām ir vēl kāds jautājums, lūdzu uzdodiet, un tad es jums tie cilvēki, kas ir redzami ar video, tad tādus, vairāk jau kā noslēdzošos jautājumus, tad varbūt kādus ieteikumus, kā tad izvērtēt šos partijas solījumus, kam ticēt, kam neticēt, un varbūt arī kā jūs izvērtējat. Tā kā jā, es vairs neatceros, kuram jāsāk. Kristiāna, tu gribi? Man liekas, ka man liekas, ka ja tu ikdienā pa politiku neinteresējies, kad tas nozīmē, un neinteresējies, es domāju, ka nesako līdz politiskiem procesiem, varbūt zina lielos vilcienos, kas valstīm notiek, kas ir dienas kārtībā, tad ir pietiekami, un es arī pareizi saprotu pēc pētījuma, tas diezgan latviešiem izteikti, ja mēs skatāmies uz tiem cilvēkiem, kas ir partiju līderi, un mēs tiešām redzam šajos cilvēkos līderu dotības, mēs uzticamies viņiem, un tad pirms vēlēšanām mēs izlasam šīs partijas programmu, mēs apskatāmies, ko šis cilvēks ir darījis, vai pēdējos gados, kas ir publiskā informācija pieņemtā, tā informācija, kas pieņem publiskajā telpā par šo cilvēku darbībām, ir mums pieņemama. Ja ir tā, un es domāju, ka tas jau ir pietiekoši liels darbs ielikts priekš Latvijas vidējā vēlētāja, ka viņš apzinās, par ko viņš balso. Jo katrā vēlēšanu tātad šajā biļetenā tu vari gan svītrot, gan vilkt plusiņus kandidātiem. Protams, ja cilvēkam, kā mums šeit interesē, mēs šeit diskutējam par visādām Eiropas tēmām. Mums ir interesanti parunāties. Pareizi, nepareizi, to droši vien katram ir savs viedoklis. Varbūt mēs pasakam kaut kādus nelīdz galam korektus apgalvojumus vai kaut ko tādu. Šī saruna ir zinātniskā akadēmisks pētījums. Tad, protams, es aicinātu visus izlasīt tiešām vismaz to top 5 partiju solījumus. Viņi nav gari. Paklausīties, kā šie kandidāti runā dažādās diskusijās. Tas, ko tu jau pieminēji, ka vakar bija šīs diskusijas par LTV1, es ieslēdzu pēdējās minūtes, un man bija tāds, skaidrs, tie, kas tajās minūtēs runāja, īsti laikam neizprot Eiropas parlamentus, man nav uzticības
ka viņi tiešām būs spējīgi izmantot šo uzticību, ko tauta viņiem ir devusi Latvijas labā. Atvainojiet, ja parlamenta debatēs sāk runāt, kur ir Satversmes oriģināls, tad man tāds, ok, bet kur mēs nonācām līdz šim? Bet jā, es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no kopumā, apkopojot savu garo runājumu, ir ļoti atkarīgs no tā, cik cilvēks ikdienā ir iesaistīts politiskos procesos, un jebkura plus-mínus apzināta izvēle un aiziešana uz balsošanas iecirkni nobalsot būs labāk nekā vienkārši palikt mājās, un kā jau Jānis teica, gaidīt, kad vienu dienu būs ideālais kandidāts. Jo tā visticamāk nebūs. Jā, es varu tikai pievienoties. Es sākšu no beigām par to, ka jāiet balsot. Vēl vien man ļoti patīk analoģijas ir, cik balsī ir liels spēks, jo mazāk cilvēku aiziet balsot, jo spēcīgāk tā balss ir. Respektīvi, ja es iedomājos, mēs kā dziedātāji tauta, ja dzied viens cilvēks, tad tu dziedi tikai, ko tas cilvēks dzied. Ja dzied 4 cilvēki, tu dziedi drusku vairāk. Ja dzied vesels koris, tad ir pirmkārt, tas ir spēcīgāks skanējums, bet tad arī tās visas balsis kopā kaut kur virzās. Un, respektīvi, ja mēs domājamies Latviju kā kori, un jo mazāk cilvēku aizies, tad tie mazie, tas varbūt, ka tie 3 dzīdētāji, kurš skaļāk bļaus, tas arī, respektīvi, noteiks, kā lietas ir. Tāda varbūt man jāizdomā labāk šī analoģija, bet es domāju, ka var saprast, ka jo vairāk cilvēku aiziet, jo lielāks tai balsī ir spēks. Par ko balsot, es varbūt dotu kaut kādus 2 praktiskus piemērus. Viens ir Latvijas sabiedriskiem mēdiem ir partija šķirotava. Tas varbūt neatradīs, varbūt, rekā man parādījās. Varbūt tas pat neparādīs, kur un ko, bet tas ir labs veids, kā sākt. Es zinu, Pasaules Brīvā Latviešu apvienībai Pauls Rauceps uzrakstīja rakstu par visām partijām tādā ļoti cilvēcīgā valodā. To var izlasīt, un es zinu, drīz arī Eiropas Latviešu apvienība publicēs savu, kur bija tāds vairāk zinātnisks skats uz visiem sarakstiem. Tā kā, ja kāds cits jau to lielo darbu ir izdarījis tavā vietā, ir tikai jāiet izlasīt. Ja negribas neko no tā darīt, tad es zinu, varbūt ir drusku klišejisks, un šajās vēlēšanās jau par to daudz īstenībā runā ir, kā kandidāts runā svešvalodā. Kā kandidāts runā svešvalodā kādā no Eiropas Savienības valodām. Un pašreiz tā pazīstamākā, ko īsti var slēgt par svešvalodu, neskaidrs angļu valodu. Kā šis kandidāts runā angliski? Var teikt, ka runās, kad būs tur, var negribēt. Tas ir tiešām, kā tu komunicē. Ne visur var iet ar tulku blakus, un tas tomēr ir kaut kā citādāk. Un es saprotu, runāt publiski ir viena lieta, un runāt savā starpā arī cita lieta. Es arī to pilnīgi saprotu, bet tiešām šajos jautājumos jāspēj runāt valodā, ko saprot arvien vairāk cilvēki, sevišķi ar 720 deputātiem. Tas ir kā tavu balsi sadzirdēs labāk un vairāk, un tas ir veids, kā savu vēstījumu nodot tālāk. Es tā uz tādiem praktiskiem vairāk soļiem, uz kā vētīt kandidātus. Jā, mēs būtībā pie vienu no pirmiem punktiem, ko mēs diskutējām pašā mūsu sarunas sākumā, cilvēkam ir jāspēj sastrādāties saviem kolēģiem, cilvēkam ir jāspēj veidot tīkls ar līdzīgi domājošiem, ir jājūtas komfortabli un tiešām vai tie vienmēr būs tūks blakus. Tieši tā. Tas gan, protams, izklausās drausmīgi klišiski, bet komunikācija tomēr atslēga, un tas patiesi ir svarīgi. Jā, bet man arī pašai ir īstenībā tad, kad tiek studēts, ir vienmēr šie jautājumi, kāpēc cilvēki iet balsot, jo tomēr tā iespēja, ka tava balss dod ļoti maz procentu. Tā tas ir, bet neaizejot balsot, var izrādīties pilnīgi cits rezultāts, un tā īstenībā bija. Es gan tagad vairs nevaru pateikt valsti. Man bija šādi, ka cilvēkiem bija uzticība, ka tiešām uzvarēs viena noteikta partija,
Un tā kā cilvēki par to bija tik ļoti pārliecināti, tad lielākā daļa uz šīm vēlēšanām neaizgāja, un beigās uzvarēja šī otrā partija, jo tā otrā partijas cilvēki domāja, ka, nu, jāiet balsot, jo tā partija netiks, un tā tālāk, un tiešām kā šie cilvēki sasparojās, un tad vēlēšana rezultāts bija pilnīgi citādāks. Bet no tādiem praktiskiem ieteikumiem, ko un kā darīt, ir tiešām sākumā saprast, kas pašiem interesē. Es zinu, man bieži vien cilvēki uzdod jautājumus, par ko man balsot, iesaku un tā tālāk, bet es varu pateikt, par ko, es zinu, par ko es balsošu, ja tās ir manas vērtības un vispārējais, bet tev ir jābalso par to, ko tu tiešām vēlies, un tad saprot šīs vērtības. LSM tiešām, es nezinu, vai tā šķirotava ir laba vai slikta. Manā gadījumā tā atbild tam, par ko es arī vēlētos balsot. Tā kā, nu, tas kaut vai tāds veids, kā saprast, un vai kaut vai, nu, tādu apjausmu, par kuru, nu, šo spārnu vai balsot, un tad kaut vai tiešām arī debatas paņemt fonā, un no tām debatēm, nu, tiešām var saprast, vai nu ir, vai nu nav, un nav jau tā, ka arī mūsu tie sarakstu ir 10, 30, 40 un tā tālāk, tā kā tikai kaut kādā. Jā, tā kā, nu, tiešām saprast var un veltīt, es nezinu, 3 stundas kopumā noskaties debatas izpildot to. Nu, labi, var pat arī mazāk. Nu, tā kā 30 minūtēm ir tiešām piedegli. 30 minūtes cilvēks vēl izpildot to šķirot tavu izlasu un saprot, jā. Tas jau ir ļoti labi. Jā, noteikti, bet tas tiešām būs svarīgi, kad aiziet veltīt šīs 30 minūtes, jo tie deputāti būs tie, kas strādās nākamos gadus un aizstāvēs Latvijas un savu šo vēlētāju tā kā tiesības. Un jā, tā kā mums tiešām laiks iet uz beigām, šeit ir arī ielikts ieteicamā literatūra šai nedēļai. Super! Tā kā aizējam apskatāmies, ejam balsot, tagad var balsot 6. jūnijā un, protams, 8. jūnijā, tā kā tas būtu baigi svarīgi. Un jā, nu tagad nobeigumā varbūt ir jums kaut kādi pēdējie vārdi, ieteikumi, mudinājumi. Kaut kas tāds. Jā, noteikti tiešām ejiet vēlēt, ejiet balsot. Tie, kas ir Latvijā, var nobalsot jau iepriekš, vai 8. jūnijā var apvienot ar draugiem, aiziet kopā un tad pēc tam kaut ko sadarīt. Es ceru, ka būs labs laiks. Es dzirdu, Latvijā tagad ir ārkārtīgi liels siltums un karstums, tā kā varbūt to var apvienot ar kādu pikniku. Es vienmēr saku, ka vēlēšanas ir demokrātijas svētki un tie ir jāiet svinēt. Pilsoņiem ārzemēs ir diezgan daudz vēlēšanu iecirkņi, arī ārpus Latvijas. Es jau visur skaļi bļaustos, ka man ir liels prieks, ka šeit, apvienotajā karalistē, kas nav Eiropas Savienībā, mums ir vairāk iecirkņi, veseli 2, kas ir pašu pilsoņu veidoti, kas nozīmē, ka cilvēkiem interesē. Es zinu, valstis ir lielas un ir jābrauc ir tālu. Tie, kas paspēja nobalsot pa pastu, pieteikties un nosūtīt. Es ļoti ceru, ka tie balsojumi atnāks laikā. Ja neatnāks, var iet Latvijā, lai pārbaudīt, ja ir pienācis, ja nav pienācis un tas iecirknis nav pārāk tālu, var doties arī pat, ja nosūtīs pa pastu, var tāpat doties arī uz iecirkni balsot. Galvenais tiešām izdarīt savu izvēli, jo ja tu neizdarīsi savu izvēli, kāds cits izdarīs tavā vietā. Kā bija tas piemērs par to, ka, jā, viss aizies nobalsot un redz, kā tas tomēr noved pie citiem rezultātiem. Jā, es varu tikai pievienoties un pateikt to, ka, nu, latvietim patīk pačīkstēt. Nu, ja jūs nenobalsosiet, jums nebūs iemesls, kāpēc jūs drīkstat čīkstēt. Jo, ja jūs nobalsojat un redzat to, ka jūs tā kā izvēlētais pārstāvis ir ticis un nedara tās lietas, ko viņš tā kā solījis darīt, jums ir visas tiesības viņam zvanīt un teikt, hei, klausies, es par tevi balsoju, ko tu tur Eiropas parlamentā dari? Nu, varbūt nepazvanīt, bet ir daudz iespējas tiešām Eiropas parlamenta deputātiem ikdienā komunicēt un uzdot savus jautājumus un turēt pie vārdu un tā solījumu, ko viņi ir devuši. Un tiešām Latvijas gadījumā īstenībā lai arī mums ir šie maz deputāti, īstenībā šie deputāti ir diezgan sasniedzami. Tāpēc tagad pagājušajā nedēļā mums bija tieši tikšanās Somijā, lai runātu par Eiropas parlamentu vēlēšanām. Tad bija, piemēram, Vācija, kur viņiem ir milzum daudz šo deputātu, un lielākā daļa šos deputātus nezinu. Tad, nu, mūsu gadījumā tomēr
tā ir tā mazās valsts privilēģija, kad mums ir šie deputāti, tāpat arī lieliski darbojas, manuprāt, lieliski darbojas Eiropas parlamenta birojas Latvijā, kurš apraksta, ko šie deputāti ir paveikuši, ko nav paveikuši, īstenībā to arī noteikti var apskatīties, un tad izvērtēt, kas nu vairāk ir un kas nu vairāk arī nav, bet nu jā, atgriežoties pie tā paša sākuma, mums tiešām tas, ka mums ir iespēja aiziet vēlēt, tas tiešām ir jāizmanto, ka nu, ne visās vietās uz pasaules ir iespēja iet vēlēt, ir iespēja iet vēlēt par tik dažādiem sarakstiem, jo saraksti ir mums vēl ir tā iespēja vilkt tos plusiņus, mums vēl ir izsvītrot, tā tiešām ir privileģija, ka mēs varam izteikt šo savu balsi un šo savu gribu, tā kā tas tiešām ir jānovērtē un arī jāuzticas, protams, rezultātiem ir jātic, ka šie rezultāti ir labi, un tad varbūt arī šoreiz vēlēt skatīties, kas notiek nākamajā sasaukumā, tad izvērtēt, vai nu ir bijis labs lēmums, vai nav labs lēmums bijis, un tad doties atkal nākamajās vēlēšanās, jo nekas nav ideāls. Ne deputāti ir ideāli, ne partijas ir ideāls, un ne viss vienmēr notiek tā, kā mēs to gribam. Ir tomēr jārēķinās arī ar citām valstīm, nu, kā jau šis lēmuma process tā kā notiek, bet noteikti ir jāiet vēlēt, tas nav sarežģīti, un īpaši mums Latvijā tiešām ir iespēja balsot gan par pastu, gan iepriekšējās dienās. Tā kā, jā, es domāju, kad mēs uz šīs nots, ja nu vēl kolēģiem ir kaut kas, ko piebilst, tad droši var, bet es domāju, ka mēs varētu arī noslēgt. Paldies visiem cilvēkiem, kur pievienojās šodien, nu jau ir 11:30 šausmas. Šie ir tie cilvēki, kas klausās diskusijas par Eiropas parlamentu vēlēšanām pirms gulētiešanas, un tā kā tiešām milzīgs paldies. Es ceru, ka jūs piedalīsieties vēlēšanās, varbūt kāds no jums jau bija šodien vēlēt, tā kā jā. Paldies jums par šo sarunu, un tad uz tikšanos varbūt kādu citu reizi vai iecirknī. Nekad neko nezinām. Nekad nevar zināt, tieši tā. Paldies jums arī. Lai jums jauks atlikušais vakars, un ejam balsot 8. jūnijā. Tā!